Šodien Ančupānu kalnu memoriālā pie skulptūras māte Ābele guls ziedi, lai pieminētu un godinātu Otrajā pasaules karā kritušos karavīrus un mierīgos iedzīvotājus. Viņi bija iesaistīti milzīgajā tajā karā ne pēc savas gribas, un tāpēc ir jāpiemina ik viens, kas piedalījās, un jātur piemiņā tos, kuri cīņās par atbrīvošanu no fašisma, kuri cīņās par savu dzimteni, kuri gribēja, lai mēs visi dzīvotu mierīgi un laimīgi. 8. maijs ne tikai svētki, kad mēs svinējam uzvaru par fašistiem, bet arī pieminam visus mirušos un visus nogalinātos šajā milzīgā un smagajā karā. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tā atmiņa nezustu, lai tomēr noziegumi neatkārtojas. Karavīru kapavietas nedrīkst aizmirst, vienalga, kurā frontes pusē viņš ir karojis. Tā uzskata Dagdas iedzīvotājs un novadpētnieks Aivars Ārnicāns. Afganistānas kara veterāns jau vairākus gadus iesaistot arī pašvaldības, sakopja un rekonstruē karavīru apbedījuma vietas un pieminekļus. Rūpes par kritušo karavīru piemiņas vietām ir jebkura pilsoņa pienākums, jebkuras valsts pienākums, jo tieši pēc tā, kādā kārtībā tiek uzturētas šīs kapu vietas, var liecināt par valsts kultūras līmeni. Ja, un šie cilvēki, kuri ir gājuši bojā, viņi ir devuši karavīra zvērestu, aizsargājuši savu dzimteni, un viņi ir krituši par to, izpildījuši savu zvērestu. Kritušo karavīru piemiņas vietas nedrīkst pamest aizmirstībā, jo bez savas vēstures izzināšanas tautai nav nākotnes. Mūsu visu pienākums, teiksim, būtu zināt savu vēsturi, jā, tāpat, teiksim, pasniegt šo vēsturi, teiksim, skolās, skolēniem, lai bērniem, skolēniem jau no mazotnes būtu saprotama šī vēsture, viņi zinātu savu vectēvu un vecmammu, teiksim, kā viņi dzīvoja, tradīcijas, ja? Un tas arī veicinātu šo patriotismu, kad jau no mazotnes katram bērnam viņš būtu lepnis par savu valsti. Kritušo karavīru piemiņas vietas nedrīkst pamest aizmirstībā, jo bez savas vēstures izzināšanas tautai nav nākotnes.